čakarējās arī. Tie dzeltenie krūmiņi jau saziedējuši. Kas tas tās par čomu? Valns viņi zina visādi pazīstami brauc, nepazīstami. Te jau tie krūmi zaļi paliek. O, reku, kreisā pusē jau zaļas lapas, reku, jau diezgan palielas. Pa feino. Vakar aizvakar, kad es braucu, bija sniegs jau sasnicis, blīn. Mēle vairs nekustās. Un te jau apskaties puķītes ziedu zapļiem, narcises tās dzeltenās, kas tur vēl bija. Te ir tā smuki, jā. Braucam uz to sūli. Gan jau tur būs priekšā kāda mašīna. Man tur jāizskra, man jāizbrauc uz brīni, vēl jāsamaina piekabe. Viņš jau teica, sameklēšu to dable traku, un ar ko man to kraut ārā. Kur vēl viņš mētājās? Vai viņam baterija ir uzlādēta, vai nav? Nu, karoči, tāds sviests ar viņiem tur. Un vienos tur jābūt tanī remā. Nu, es tur bišķi panervozēšu. Kamēr es ko atradīšu, kur atceltinies krūmiņš, jau tur ziet pie vienas mājas. Es taņu taisījos iestādīt gadus, jo 10 atpakaļ viņu nesiestādīs. Kur arī jau zaļi, re? Zaļi jau. Feini. Nu, kas ir? Brauciet ārā. Uz apli. Slēdzies, tad pagriezienu. Ejiet jūs ieskaties, ko tas iedomājas veceni, ka tev pirmā vari braukt. Blin, skrien virsu uz apļiem, viņiem tagad iedomājas, ka viņiem galvenais ceļš, un šitos cilvēks apbrīnoja. Apskaties, ka man jau ir metris uz apli mašīna virs, un nē, viņa lido. Vai, nē, lai jau lido. Turcija, Stambula vietējā. Būvē. Visu ko te būvē, visu kaut ko nebūvē. Bez 15, 11 jau, nu man tā vien tur būs, kā līdz vieniem paspēt. Te tā sanāk interesanti. Tā kā es tāds jauns neko nesaprotu. Tu vienos tur piebrauc pie rampas, kamēr tu tur sakrausi, tur jau 2 stundas paies man, tā ka es neko nezinu, kas kā atrodās. Pēc tam tie 3 veikali kaut kādiem laikiem jāizkrāvē, tu jau var aizmirst pa ēšanu. Tu laikam viņi jābrauc, zini, desa rokā, nezinu, gurķis otrā rokā un malt šitā. Nu, ja tie, kas uz tiem veikaliem strādā, nu, jā, viņš tur vienos kraujās, viņš jau pusdienlaik tik izkustās, viņš ir paēdis. Nu tā, jā, bet tu... Tā ka es jau šodien sāku bez 15:09 no Sīras. No rēķina jau nostrādājis jau attiecīgās stundas. Nē, nu skriet es tur neskriešu. Paspēšu, nepaspēšu, lai viņi tur lamās, sūtas sankcijas, ja tur nav paspēc tas veikals izkrāmēts. Par to es tur vispār neiespringstu. Kas man padarīšana. Visiem veikaliem. Labi, braucam uz sūlu. Lūk, kur helikopters slimnīcas stāv. Tagad krūmi pazuši. Es mums tā nebija pamanījis, ka tur helikopteru laukums. Tikko nosēdies, vēl lidos kādam pakaļ, jo tur lampas viņam mirgoja. Kepalopam, kā Mārtiņš teica māsa, kepalops. Vakar jau ar man tā kaut kā iegrūzīja, nezinu, ko viņi tur bija sarēķinājuši. Man atnāca kaut kur, es nezinu, bez 29, ka jākraujās. Nu, es līdz 9 nostāvēju, 11 stundas. Ringebu, tas ir frijā tur, uz E6 prom. Tur es piebraucu, sakrauju. Papīri nebija vecais, aizgāju pēc džeks pēc papīriem. Pēc tam es atbraucu līdz Tretenei. Tur es ar sakrauju arī. Sievieti līdz pagāja 20 minūtes papīri jāpaņem, jāsaka, nezinu, ka viņi bija vai nu mote kaut kāda viņiem bija vai kas. Un tā man vēl Larvikā, un tā es arī braucu, nu, man jau neiet tā kā citiem pielīdējiem, kas ir uzregulējuši uz 90 tās mašīnas pie šefa. Man 85, man neiet 90. Tā es arī vilku, man vēl pirms Larvikas bija pusstunda pauze jāuztaisa.
Es atbraucu uz Larviku, un tur ir līdz 3:30 noliktos strādāt uz 5:04. Iegāju visu uz mājām, un labi, ka man tur nebija daudz, man bija 8 palets. Vecais pagaidīja, un es jau kā pēdējo krāmē, viņš jau visu suguņus izslēdz ārā. Kā viņi tur bija saplānojuši. Nu jā, tā interesanti. Būtu kaut kur sastrēgums uz 5 minūtēm, kaut kādu ulliku uz ceļa, viss. Nezinu, kas viņam tur uznācis ir. Nebūtu uzkrāvis. Gan jau pateikt brauc, cits paņemtu šodien. Tad es vēl tur nobraucu pa maziem ceļiem. Bišķi līkumiņš sanāk, tad varbūt uz minūtēm 5, jo braukt iekšā bija Larvikā, tur jau uz 4 bija rēķini, jau visi jau no darba uz darbu vai no darba vai kur viņi brauc, tur būtu jau štāvi. Tad es pa to pusi aiznesos, kur nav satiksme nekāda. Te tā sūla, tā smukiņa jau apskatīt, privāti mājiņas, viss pa skaisto. Navā šitās 3 stāvenes, kā viņas tur saucās, Hruščovenes, ja 5 stāvenes. Patīk, ka tāds privātās. Tomēr privātais ir privātais, nevis kaut kādā tur dzīvoklī dzīvot. Nē, slaistiem, kuriem nekas neinteresē, viņš atbrauc, aiziet, dzīvokli apsēžās, viņam nekas neinteresē. Privātā māja vismaz ir ko darīt, var palocīties, sniegu patīrīt, lapas pagrābt, zālīti nopļaut, tev ir kaut ko darīt. Bet, jā, cilvēks ir dažādi, kuram vispār nekas neinteresē, atnākt mājā, kā tas viens teica, mamma pašam 40 gadi, mamma uzvāra pelmeņus, sēž savā blaktainā dīvānā, skatās pornohu un gudri te internetā raksta visādas gudrības, kāda jūs te lohi un nezinu kas, un tā man daudz smieklus parāva. Tas bija labais, pašam naudas nav ne kapeikas, bet māca, kā citas dzīvo, pie mammītes dzīvo. Tas tādu man jautrību uzdzina, tas bija malacis. Izskatījās, ka nebija pie rampas, piekabe stāvēja viena, tad jau tur vēl tagad laikam uzrakstīšu durvīm, ka pusdienlaiks no es laikam paspēju, vai nebija no 11:30. Jā, tur viena Norloka piekabe stāv pie rampas. Tad jau es izkraušu. Tā ir, kā ir, kamēr vēl līdz Brīnai aiznesies. Tur vēl kā uzcelsim tiltu, lai mēs tās riebas galīgi neplēšam uz līkumiem, lai nemontējās nost. Patās uz papēdīt aprausim. Vecās Nortenba piekabas, tās zemākas ir. Tā 3 bizoņiem grūti iebraukt. Stangas jāņem, man vismaz lien. Tās bizoņas, kur es krāvu, es varu palīst apakšā 3. Man nav tik grūti, šī te nepalīdīs. Tad man liekas, tās stangas no griestiem bija jāņem nost. Labi, es te stumjos pie rams, iesuši vārds vaļā, taisīt un iešu krauties ārā. Jāvelk jau atstarajošā jaka mugurā, tā jau nevar. Kaut viņi te saka, ka jāvelk viņu oranžās vestes. Tāpat kā DSV, tev zaļā nedara, viņi dos savas oranžās. Ar kaut kā interesanti. Kāpēc tā? Nav ne jausmas. Labi, pagaidām visiem čaviņi. Es eju arbeiten. Blin, čaļi apgāzuši paletes pāris.
Čau vēlreiz, nu jau bez 15.1. Tikko samainīju to smalko traileri. Stulbais lifts. Es viņam pateicu, čalīši, ja jūs man te sūtīsiet vēl uz veikaliem, tad es mainu darbu. Kas tu tev veikalu nepatīk? Es saku, tu labāk aizsūti mani kaut uz ziemeļiem ar ķēdēm, pa winter klasiku braukšu, bet nevis pa jūsu veikaliem. Jā, bet, protams, man veikali nepatīk. Lai brauc tiem, kam gribās katru dienu mājā būt, lai viņi skraida pa saviem veikaliem. Tas nav mans. Tas double truks, kur, Gandālā, darīt man nav ko. Jūs gribat izkraut 3 veikalus šovakar? Man vēl jābrauc kaut kāds double truks meklēt, kāpēc viņš nav piekabē? Visi tādi smalkie, tie šoferīši, lielie strādnieki, hren viņi zin, kur viņi tie veikalnieki. Skraidi te meklē double trukus kaut kur viņi nomesti un tā tālāk. Labi, ka vēl degviela arī refā iekšā ir. Un tad tu izkraun tos visus, un tu svētdien tev jābrauc uz Fredrikstati. Šitā bomji arī sastumti 3 kārtās. Nu, kam jūs tie bomji tik daudz vajadzīgi? Tur kaut kāda ekstra 4 bomji liek, es tā skatos. Kam viņi vajadzīgi? Zini, tad ir kaut kāda labāk tās stangas paņemiet, kur kravu nostiprināt vairākas, nevis kaut kādus bomjus. Salikuši tur 1, 2, 3 kārtās, kad brauc ar augstām paletēm, tā bams. Nu, katrs jau strādā, kā viņam labāk patīk un kā tā feināk izskatās. Labi, ko es te cepos, nu tas jau neko neatrisinās. Nu, jau sākās sastrēgumi. Uz to pusi cerams, ka nebūs. Ārā silts ar 13 grādi. Tagad jau vajadzētu tipa tā kā pie rampas braukt, iet iekšā, ņemt visu tos skanerus, lauzīt galvu, kur kas jāspaida, kur kas jādara. Kamera es jau tagad tur aizbraukšu, labi, minūtes 11 noteikti aizies. Kamera tur es vēl tikšu skaidrībā, mamma mija, es tur vienreiz krāvies, nu tas ir, ja tu dienā to dari, un es saprotu, tur viņam iet raiti, viņi to visu zina, kas, kur ir. Tur man 2 stundas tā kā būs kā minimums, kamēr es to visu sapakošu tur. Paļā viens. Bullshits gatavais. Te skatieties, paņemšu var tuvāk uz vieninieku. Rekā te narcisītes sadziedējuši, smuki izskatās. Gar ceļu malām, re? Smuko. Vismaz dzīvē kāds prieks. Skaisti, nē? Smuki. Labi, braucam uz to remu. Nu, drīz jau būsim tajā remā. Laimīgajā. Nē, nu tā jau tā noliktā nav sūdīga. Au, bļā, viens sūda elektriskās mašīnas. Bļa, jūs varat pabraukt 2 sekundes malīt 100. Pukšķina tā kā ar MTZ traktoru, bļin. Ītiņi jobanie, gandrīz bļā, viens. Infarktu noraut šitā var. Kam jūs viņus vajadzīgas tās 2 sekundes? Nu labi, tur no 4 līdz 6 malīt 100. Nu kur tu skriesi tavām 4, 6, jūs te pukšķināt, zini, tādas kā vecās mātes visi. MTZ traktors ātrāk uzraud uz krustojumu, nekā jūs saviem elektroblusām. Taupa savu elektrību, bļaļ, zaļie. Tas jau nometis truku kaut kur tādā noliktavā izrādās. Atvedis uz Remuņu un pazvanīju. Nu, ko es braukāšu? Uz to noliktavu, pēc tam tur meklēšu, kur tas truks, kur tas polis vēl var durvīm kodus nomainīs, un tāds vajagais frajers ir pa noliktavam atbild, nu iedomājies no sevis pašu, pāvestu romas apmēram. Es tur vienreiz aizēju mutinomus, tu te zini vairs nestaigā, te vairs nav Nordtempam, brauciet uz Brīni. Blin, tāds ārprāts vienkārši, laikam viens, kaut kāds neritīgais polis, viss tādi kaut kāds sakarīgi, normāli, tas ir kaut kāds launciņus. Man kaimiņos Poelūdz dzīvo ģimeni un tik feini cilvēki.
tik izpalīdzīgi. Nu, kā jau visur. Gan latviešos, gan leišos, gan poļos un visos. Ir feini un arī ir vēl feināki. Kas tas pat šamu te uzmeties? Tas bija točna polis. Rema tūzens. Man zin, kur tie visi veikalnieki lielie krāvēji noziepējuši uz mājām aizskrējuši. Nu, bišķies te kavēji. Nu, labi, kamēr vēl pie Ramsieši iekšā kāds 10 minūtes pāri. Tad stulbākais, ka tu neko nezini, kur tas viss atrodās, un tas jau tev paņems diezgan lielu laiku. Tas ķīnietis toreiz man palīdzēja sakrāmēt. Tā divatā mēs jau stundai pāri čakarējamies. Divatā cilvēks, kurš visu zina, kas atrodās. Tā kā es neko nezinu. Tur es nezinu. Kur viņš toreiz brauc pie kurām rampām? Kur viņi tagad jāsaka domāt? Kaut kur tur pa vidu laikam. O kaut kāds Nortems stāv. Šitas tas truku izmeta. Kazjals. Kaut kur te pie 9, 7. Es pat nevaru iedomāties, pie kurām rampām tur brauc. Visi vārds taisa vaļā. Nu labi, taisīsimies arī. Davai, čau visiem. Wow! Stunda 30 kraušanās, bet man tur atbrauca no tiem sausajiem. Saveda visu salika Vigalandas veikalam, tos sausos saveda. Vēl mīreni man pieved sausos klāt. Un vēl visu to Vigalandas palets noskanēja. Ja man tas viss būtu jādara, tad rēķini vēl pusstunda būtu klāt. Nu, viss svars ir aizmugurē. 20 tonnas ir aizmugurē. Priekša galīgi viegla, jo priekšā viena palete frīs tā, kas iet uz Ārendālu. Es taču viņu nelikšu aizmugurē, un tad viņa man tur visu izkusīs pa visiem ceļiem. Tā es viņu pieliku priekšā. Nu, karočet, arī dabūju uzlikt virsū. Viņš jau teica, ka viss vienā stāvā, bet es kaut kādas 3-4 paletes. Tolets papīrs ir otrā stāvā. Nu, es nezinu, nav ne jausmas par tiem veikaliem. Vai tur varēs ievest iekšā vai jāceļ lejā, vai viņi tā, es pat nezinu. Varbūt nevajadzēja kraut, varbūt vajadzēja teikt, ka es nevaru iekraut. Jo es skaties, ka tas viens arī vispār pakoja pilnīgi līdz griestiem, uz kuriem viņš taisies vest to kravu, bet viņš tur pakoja nopietni. Nu labi, Rema, čau. Tā jau, nu nav jau visi pēc numuriem, visu var atrast. Nav tik traki, ja tu tur brauc un zini, kā tur viss darās. Man tas skaners ar kaut kur tur apstājās, es nezinu, eju šoferiem un prasu, ko tālāk darīt ar viņu. Kā viņi palaist no sākuma tā, pa kuriem braukt ārā. Viņi jābrauc pa šito pusi, jo šodien taču kas mums ir piekdiena? Ah, mamma mia! Te jau tu te būs stopari visās malās, tad jau netiks ārā nekur. Netiks ārā nekur. Dabūs stāvēt visur, tur, kur nevajag. Un te tā Remas nolikt tev lielā. Labi, tā nav ko vairāk. Klačus izdavai. O, upe. Tek uz rietumiem. Nē, šitā liekam uz austrumiem. Nu, vēl palika man 28 kilometri līdz tai pirmajam veikalam. Uzliku Google mapē. Tā ātrāk iznāca nekā tur meklēt ielu, kur tur jābrauc. Brauksim šoreiz pa visiem maksas ceļiem. Viņiem vajag veikalus, tā laižam pa maksas. Nu, te jau pa to veco noronu, te minūti ilgāk, bet tur nav jāmaksā. Nu, labi, brauksim pa bāni, jo veikali jāizkraun tipa šovakar visi. Nu, tad trauksamies pa jauno šito posmiņu, kas ir Lingdālei uzbūvēts apbraucamais, nevis apbraucamais, bet, nu, lai caur pilsētu nav jābrauc. Caur pilsētu brauc, nu kā gar pilsētu, pa veco ceļu, tur vismaz tankštēle, tur tā fiša var labi nostāties, tur uzreiz salai
autodegvielu, AdBlue salai un arī refors piepildīt. Tev nav jākustās nekur, jābrauk uz priekšu, ne atpakaļ. Un tad iznāk arī tādi Normonda stailā, ja tu visus 3 stolverus pielē, tur ir 11 minūtes, 15 minūtes pauze tipa sanāk. Pirmo pauzi var uztaisīt, bet labi, man tas nav vajadzīgs, bet tā, ja kādreiz vajag, tad tā var izdarīt. Kamēr tu salē visu. Šitā jau nav mana piekabē pilna, reps ir pilns ar degvielu. Es te kaut ko aizsapņos, man tik AdBlue, to es ieliešu pirmdien, svētdien, es braukšu uz Fredrikštati, tad es saliešu to svētdien vakarā, Broklinskajā, saliešu tur degvielu. Un dīzeli arī saliešu. Tagad ir jārukā. Redzēs, kas ar to skaneri, es nesaprotu. Būs jāzana varbūt kādam, lai apskaidroju, es tur kaut ko nesapratīšu. To skanēšanu, jo tur viņi kaut kā skanēja, es tur tā skatījos pa gabalu, ka viņiem kaut kas tur negāja. Ka viņi paši tur kaut kāds es arī spiedu 3 reizes, viņš tu spiedu šito. Ok, labi. Cerams, ka man tas viss izdosies. Jo mīrenei priekš arendās man tur viss baigi smuki noskanēs, vispār nekāda problēma nebija. Kristiāns Andras Sorlands parkam, tur kaut kas čakarējās ar vienu. Un Vīglandei, viņam tur diezgan es tā skatījos. Viņš gāja skanēt, kamēr es to braucu pakaļ tām savām paletēm, meklēju, kur viņi sit. Viņš tā kā viss noskanēja. Varbūt vajadzēja teikt, lai man izdrukā lapas. Es nezinu. Varbūt teikt, es to skaneru neņemšu līdzi. Es atpakaļ atgrīzīšos kādu otrdien, labākā gadījumā viņiem atdošu. Labi, kā ir tai? Ko tu tur? Ko tur vairs spriest? Bet var jau patīk spriest. Es nezinu, kā tas šitas pagaļi. Opa, izleca no galvas. Un tas gan ir labi. Kā var šitā cilvēka vārdā aizmirst? Kanādā, kas brauc, tos vagoniņus vadā. Johaidī! Rutiņa sieviņu, kā pašam vakā izleca no galvas. Viņš vienmēr saka, vajag pamosties pozitīvi, un tad ar pozitīvismu, tad viss būs labi. Es kaut kā piefiksēju, es ar pozitīvismu pamostos, un tad man pēcpusdienā kaut kāds negatīvisms sākās. Kaut kādus aplamos darbus, ja tev vajadzēja ar negatīvismu pamosties, un tad man būtu pozitīvie darbi šodien, varbūt tā bija jādomā. Aldis, kā man no galvas izleca, johaidi. Alzheimers nostrādē reāli. Drīz būs tuneļa Veigas un jāiet uz veco ceļu. Kad viņi to posmu jaunu attaisīs vaļā, kas ies apkārt Vigelandai līdz Mandālei un tad jau līdz Kristiānsandai un tad līdz Arendālei, te pa highwayu bez mazvai un tur vēl tie palika pāris posmi. Tie 2 tādi nopietni posmi viņiem vēl tur jāuzbūvē. Tās baigi labais laiks, silts izskatās. 106 kronas, 35 vieglajam. Jau te, cik tu mums vairs palic 11 kilometri. Ezeriņš apskaties. Zvejniekiem patīk makšķerēt, turiet nozvejoties. Tā kā es ar tādām lietām nenodarbojos bērnībā, kaut kad zvejoju, bet tas man neaizrauj. Cik es zivis vēju, tik es viņu uz veikalā nopirku. Te zvejot, citreiz te kaut ko lasa, citreiz tie šķībacainie, te kaut ko tad ūdenī kaut kāds ezera zāles, un tad tien iekšā suši laikam taisa. Nezinu. Līkumi bez līkumiem. Daudz mašīnas man aizmugurē,
pedāli grīdā, lai tas Skānijas švakais motoriņš velk 500-nieks. Smagi jau ir, kad es kādreiz braucu ar 580-nieku, jā. Tagad tev ar šitādu jāmokās, tad, zini, raudāt gribās. Man vēl bija tandēms 6x4, nu, tā ir Skāni, tas vienkārši. Es nevienā kalnā neliku ķēdes. 5 tonnām kaut tur nekādu krauju iekšā pret kalnis un nostājies un saslēdz visus 4. Izkusties un viņš iet augšā vispār bez problēmām. Un es nezinu, jābūt varbūt baigam ledum un kravai jābūt piekabē pašā aizmugurē priekšā nekas nav. Nu tad varbūt jāliek ķēdes, tā es nebiju līdz ķēdes, un tā bija mašīna. Baigi patīk tiem. 100 reiz labāk nekā ar bugiju. Atceros, ka sāku braukāt no tās Latvijas uz Zviedriju un to divasīgo. Tad iebrauc Zviedriju, kad ieraugt, tur tie garie iet, tur tie trīsasīgie. Liekas, bļāvien, šitas kaulu skelets, tas divasīgais, viņš pēc mašīnas neizskatās, pilnīgi tā. Patīk, ka šitie daudz tilti, un viņi vismaz tāds iespaidīgāks skats tai mašīnai, šitie divkāji tādas, tā kā kaut kāds skelets izskatās šitiem skandināviem salīdzinot. Kāds te skaistils pretī brauc. Kāda mums te tuneļa autovēd. Kārtīgs uzkrāviens. Aldi, šitā jābūt lampiņām brētlāstiem aizmugurē. Redzi? Kārtīgām. Šitām nav tik traki vēl. Citiem ir vispār baigi labi nokrauts lampiņām. Lai redz, ka brētlās ciet. Tas oversize. Meklēsim to pirmo veikalu. Čekiņa māja kopa, kad smuki viss tur izskatās. Jau kā zālīte zaļa sazaļojas. Cool. Rema, kur ir. Remu mēs redzam. Tikai laikam būs jāapskatās, kur ir piebrauktuve, iebrauktuve. Interesanti, tā navigēra tur velk. Te pa to mazo ielu. Rēma. Baļīn. Ja godīgi nezinu. Šaitanamā. Labi pagriezīšos, iešu skatīties. Kā viņa tur iekšā tiek. Remā, kur viņiem ir noliktava, kur viņi krauj ārā preci. Nedod Dievs, ka viņi būs kaut kur tajā pusē.
Blin, tā laikam izskatās. Labi, iešu skatīties, davai, čau. Nu tā, pirmais veikals ir izkrauts 53 minūtes. Paldies, Edijam! Paldies, Edij, tev, ka tu piebrauci un parādīji, kas kur. Ja man tur kaut kas neskanējās un kaut ko es tur biju noplēsis. Mazās sēž Pietra valka cumstis dūmu. Paldies tev, Edij. Es tur būtu sajūtas prātā, ko darīt, kā iet. Tagad braucam uz Sorlands parku. Kur braukt ārā? Blin. Tur iet laikam. To pusi. Brauksim. Edijs palīdzēja nolaist man lejā vēl, noskanēt un to, ko es nevaru izdarīt manuāli ievadīja. Es tāds tuktajās lietās. Tā, braucam tagad mēs uz Sorlands par pulkstens jau 6:30 nāk. What the fuck? Tur vēl kameras izlādēšu, tad arendāli. Nu, galvenais man līdz 10 tukšs, pēc tam jau es jau sāku tikai bez 15:09, var šodien tās saucamās 15 stundas atstrādāt. Jā, tur bija jāpiebrauc ar, tur nav vispār rampas, tur bija jālaiž tos lifts uz augšu, uz leju. No sākuma nevarēja saprast, kā viņi tur nolaist. Ar to truku beigās domāju pareizi, tad šeit jakatrāli jāizvelk ārā, kur viens viegls smilts atstieps kājas, līdz karoti tā pareizāk. Tur un... Jā, tie tur arī izbrīnti, kur tas atbrauc, mums taču neko nevajag. Tā sanāca. Kaut ko gribēju teikt, bet aizmirsu jau. Griezos ar to dablet ruku tur pa iekšu, ar ručku aizķēru arī vienu CB aliņu tur aizgāja. Tā nosmaršoja, vajadzēja ķerties klāt uzreiz malkot, kamēr iet tas fontāns pa gaisu. To aliņu vajadz uzreiz strept jau, tāpat jau skāda izstrep, zini kā. Ar vieglu prātu, kunga prātā jau labāk viss darās, krāmējās. Labi, braucam mēs uz Kristiansandu. Cerams, ka tur būs labāk. Tur, cik es sapratu, tur ir betona rampa. Tad es liftu tur mums nemaz nelaidīšu. Mēģināšu tāpat tikt tam visam pāri. Labi, čavī pagaidām. Nu jau tuvojamies Kristiansandai. Visur notiek kaut kādi remonti. Laivas nav nevienas kruīznieks kāds ienācis, vienmēr jau viņi tam mīl ienāk. Nav šoreiz. Kaut kāda mazā laiviņa valkās pretī, kas tas tāds cietumniekus ved. Yorkstārs stāv, kā viņš tur saucās. Tas nebrauc, tas vēl gaida māju, kad varēs vilkt. Gosa te kaut ko pārbūvēt, te bija kādreiz parkings, tur čigāni dzīvoja bomži, un jau būs nojaukuši to kalnu, ilgi viņi jauc. Viņi jau vēl tur spridzināt labā pusē. Kaut ko pārtaisīs, varbūt civilizētāk, savādāk. Tur izbraukšana no tās ostas arī stunda paiet, kamēr tu var izbraukt, tad atbrauc no Dānijas laivu. Policijas ēka šitā stiklotā. Nē, tur reku kā policijas tajā pusē, šitā kaut ko cita ir. Kaut ko te būvē, kas tas office, ne jau parkings, jau nebūs kas. Hoteļi, ne, visu valns, kas labi futbols, tu zinās, kas tas tāds ir. Pārausim tiltam pāri degvielu, 25, 24, 60. Te citreiz nāk tie cementa laivas iekšā. Te bija kādreiz vantu tilts, te vēl nojauca veco. Uzbūvēti tādu. Čarterbus. Kas par čarterbus tāds parādījies. Uz atklāt
Braucams parkiem uz to Rēmu. Otrais veikals. Vai. Redzēs, kā tur ies. Arendālā to veikala mīrienē es zinu. Kas tur jādara? Šitien apskatīsimies. Veikala. Te ir Rēma. Tur menī. Tur kūps ekstra, man liekas, iekšā. Viņi galīgi aptrakuši ar saviem veikaliem. Veikals uz veikala galā. Es biju ievērojis, ka tur kaut kur tur aiz tā stūra. Es tur neesmu bijis nekad, bet es redzēju, ka tur mašīnas aiz tā stūra brauca krauties. Ja es kaut ko nejaucu. Cerams, ka tā arī būs. Kad tur tajā bedrē jāstamās iekšā. Kas mums tur ir? O, rampa kaut kāda. Normāļoks, nevajadzēs izmantot liftu. Laikam jau jāiet viņu kaut kā pacelt augšā noteikti no sākuma. Labi, pagaidām, čau. Mārendālā, ko tad mums te? Kāda mūrija tur te vazājās? Kas tas smurguļiem futbols ir bijis? Sīkajiem kaut kādiem. Un meitenes ar spēlējuši. Futbolisti. Jā, futbolu viņi te saslimuši tāpat kā angļi. Tas viņiem ir te topā reāli. Te mums labā pusē ir aziātu boda, ir arābu veikals. Te es mašīnu braucu mazgāt, te vislētākā muika. Reku man tas Rēma priekšā veikals. Tas jākrauj ārā. Nu te diezgan uzkrava bez maz vai. Un kā tur var iebraukt. Buļīts, ar kuriem tur izlīst var. Johaidi. Un ir tās mašīnas vieglās, ar kuriem lai izlien. Ja gudīgi es nemaz nezinu. Vai āviens. Ko tu te rausties, sūda, bļaļ, skāni savu kārbu? Sabraukšu tur riņķi. Tai mazgāt, un lai kā jūs domājat. Nu, taču tie savs. Jāpriežās ir. Jā. Patās uz vietas sagrozīsimies. Tas mums pat arī šādā riepā. Ne mana piekaba, ne mana druva. Pampersiem 50% atlaides. Oho, pa velti var teikt. Kas mums tur darās? Te viens nestāv. Mēģināsim atkal bez lifta izkrauties, lai man te nav nepatīk to liftu tur cilāt, tur braukāt, laikāt iekšā ārā. Labi, iešu strādāt. Ar jums jauku vakaru. Nu tā, veikals ir izlādēts. Braucam uz parkingu, kabinam piekabi nost. Braucam uz mājām. Ja es pusstundā iekļaujos, tad es 13 stundāšu nebūšu iekļaujies. Bet es nezinu, pusstundā diez vai man izdosies iekļauties. Tā, nebrauc tu neviens. Saliekt visādas reklāmas, un es nogāzīšu godu vārds. Aizies garām. Bļaļ, uz milimetriem, tā kā Varis saka. Uz milimetriem. Brīnums, pusstundā izskāru. Labi, te bija otrais šī veikalā. Valcis uz kāni, ko tu domā. Tas bija otrais šī veikalā, tad jau tu visu zini. Te nav, un te baigi forši
piebrauc pēc Bretona rampu, viņš tieši precīzi šitā piekavē. Nevajag to liftu tur cilāt. Bišķi tur ding-dang uztaisi, finierīt nomet kaut kādu. Lai gluži tu degvela 20,88, pirmajā, un te 22, un 23. Un tu baigais lētucis bija. Brauksim pat aiznos uz savu parkingu, uz mājām. Cik tu man no šeit sanāk 8 kilometri, ja? 4 kilometri kaut kāds parkings, no mēs traileri, 4 kilometri no te uz mājām no parkinga. Un te pilsētas centrs pa labi bija. Un tā kaut kā. Kur tos mūsu krasta iela saucamā Čīstvēja. Krasta iela. Nu, te 40 dzīves, jā, te guļošie. Īpaši tu neskriesi. Silts ārā 8 grādu. Kuģīši nestaigā vēl pa fjordu. Opa! Nav neviena laiviņa. O jau vēl kā ārā savus laivas rekord, šitiem vēl maz, bet tur uz priekšu mums tik vairāk jau izvilkuši. Tā, 3 veikals izkrāvām. Šodien mēs sākam no Siras, izkrāvām Kūpu, Stavangarā Tīnis sūlu izkrāvām, tad aizbraucam uz Brīni samainiem trailerus, tad aizbraucām uz Rēmu Vāgle, tur salādējām tos visus, kas ir domāts veikaliem, Vigilandi, Sorlons parku, Kristiansandu un Arendāli Mīrenē izkrāmējam ārā. Tukšu, un tad svētdien mēs brauksim tukšā uz Fredrikstati. Nezinu, tas dabletraks jāvazā līdz, neviens neko nav teicis. Labi, es viņu vazāšu līdz, kur es viņu likšu, es nebraukšu atpakaļ uz Lillesandu, tur kaut kur viņu krāmēt ārā. Nē, man to nevajag. Informācija nav dota, tad es arī tam uz savu galu netaisos tur viņu vest. Pēc tam vēl pateikt pašam brauc viņu savāc atpakaļ un kāds pievāks, un es būšu vainīgs. Cik es kaut ko gulēt aizgājis, neceļ augšā. Lielais aizvilcies uz kačāties tam jau savu pumpēšanos jau. Patīk tā sporta zāle. Nu, ir jau kuģīši ārā. Jau kaut kādi parādās, bet maz vēl jau, kur jau parādās vasarā, kur tur būs pilns vasarā ar viņiem. Un tur jau gaismiņa spīd, jau kaut kas tusējās. Āreku nāk, vācās projām. Te ir tāds, nezinu, strādā šitas vai nestrādā. Tur bija pārtikroši, tur pat uz Abu Dabi sūtīja no šeit kaut kāds zivju zupas un nezinu ko. Nav maz laiviņi. Tā te ir tā mūsu Arendāla mīļā. Man patīk viņa te forši izteka. Fjorda mālu, tepat jūra. Viss privātais rajons, privātās mājas. Daudz stāvenes daudz nav. Ziemassvētkos tu vispār kā pasakā brauc, visi tās lampiņas sakrāmējuši. Var aiziet pa trotuāru uz centru, mierīgi savus 8 kilometrus ir vēlēšanās. Kaut uz otru parkingu var aiziet, arī trotuāri ir. Gājiet taciņas, velosipēdi celiņi. Viss kā priekš cilvēkiem. Apgaismots arī pirmkārt. Feini. Man patīk. Es te kaut kā paskatījos tur to kokvedēju. Vienu Latviju, kas tur Latvijā brauc, ka viņš tur parāda. Zini, ka tu neesi bijis po 9 gadiem, ne 7 gadus nebija, es biju uz 2 dienām iebrauc, un tagad atkal neesi vairāk po 2 gadu bijis. Viņš to parāda, tur tās
mazpilsētiņas, kur vēl kāds daudz stāvenes. Tur tā jocīgi liekas, ārprāts kaut kā, neiet, tas, nezinu, es atrasts no tā visa. Tās daudz stāvenes, tādas 3 stāv, tās, vecās mājas. Nē, tas tā man kaut kā nepatīk. Mājas pārsvarā te viss no koka. Tas ir ļoti labi, tas ir veselīgi tev no koka, nevis tur gāzbetonu, tā kā fāters no gāzbetonu uzbūvē šitas aplamais mitrums tie gāzbetonu mājās iekšā. Nē. Te no koka visu. Taču atcerieties paši, ka vecos laikos Latvijas taču taisīja no guļbaļķiem, no koka mājas, nevis no kaut kādiem gāzbetoniem. Te arī Remos veikals. Kroganesā. Interesanti, kur viņi tur krauj ārā pa pulgaliņu brauc iekšā. Cerams, ka man vairāk par tiem veikaliem nesūtīs, man negribās mums. Te mums šitien Aziātu veikals, viņš tur gurķus lētāk var dabūt, vairāk neko tur lētāk nevar dabūt. Tur papajas un avokādo, viss tāds pasaules brīnums. Kas tur čeramuju tādu, ko tur mēs Gran Canārijā visu laiku lietojam, tad viņi te arī kilogramā 90 kronas. Man viņa negaršo. Inesē viņa tur garšo, man nepatīk. Tur tādus. Bija arī tur tas kvass, tas saucamais tērvetes, bet ar kaut ko pazudis. Nepērk cilvēku, baigās cenas. Nepērk. Un es tur tagad braucu garām Ost Eko Markets, bija tāds Haholu. Visu laikam aizgājis bankrot. Liecieties mierā, viņam tur tādas cenas. Domā, ka, ja tur ir uzraksts krievu valodā, tai kaut kāda nostalģija, tas ir kaut kāds bullshits. Tad tie paši konservi, tomātu mērcē, makrele, Baltika ražienes, kas lietuvieši ražoja, latvieši nezinu. Viņi dārgāki nekā Norvēģi tā makrele, un tur Norvēģi makrele tur ir kārtīgas zivs iekšā. Es saprastu, ka ja viņi būtu lētāki tie veikali pa Norvēģu veikaliem, tad tur viņiem būtu noies, bet tur taču ir pasagainās cenas. Jā, tur salgas cepumi vienīgais, kas tur lētāki bija. Pārējais tur ir pasagaini dārgs. Nopērts pat Grimstādes marinētos gurķus pa 25 kronām. Tur kaut kādas 45 maksā, liecies mierā. Ja tur uzrakstīts krievu burtiem babuškina gurci, liekaties mierā, kādi tur babuškina. Tāpat tur nevienā krievienes gurķis nav ražots. Tā, šitas ir man tas parkings, es te traileri nometīšu. Un nafik. Opa, ir kontaktus. Labi, čau visiem. Laimīgi, kā tas ir? Guhelg. Jaukas brīvdienas. Čau.